Sveiciens no Jelgavas muzeja, no Akadēmija Petrina. Un šeit mēs varam pāriet pie mazliet eksaktām zinātnēm, jo pirmais astronoms mums Bētlers ir saistīts ar to, bet ļoti labi, ka bija iepriekšējie runātāji, kas jau pieskārās daudzām tēmām. Tas atvieglo arī manu uzdevumu. Lūk, arī mūsu ēkas arhitektūras elementos ir atgādinājumi par astronomiju. Un jāsaka, ka varbūt tas ir labākais darbs, ko Pēters Bīrons ir izdarījis, nodibinot šo formāli pirmo augstskolu Latvijas teritorijā. Un arī, kā jau mēs redzējām no to grāmatu saraksta, kas ir viņa bibliotekā, tad tur bija arī interesi par matemātiku, astronomiju un tādām diezgan sarežģītām lietām. Šeit ir Vilhelma Bētlera attēls no Marburgas institūta. Tātad, attēlu kolekcijas, kas bija kā portrets Kurzemes provinces muzejā kādreiz. Tātad šis ir mūsu referātu, var teikt, varonis, ja, kur man tikai nesen izdevās iegūt labā kvalitātē šo attēlu. Muzejā ir arī Akadēmija Petrina lielais zīmoks, kurš mums nonācis, nesen noskaidroja, ka 57. gadā no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, no bijušās Kurzemes provinces muzeja kolekcijas. Ja, un viņš ir aplūkojams mūsu ekspozīcijā, un šeit ir tuplānā labi parādīts. Pēc ēkas renovācijas 2007. gadā un vēlāk sekojošos uzlabojumos mēs varam lieliski redzēt šo veltījumu zinātnei un mūzām 1775. gadā. Šogad, pagājušajā gadā faktiski apritēja 240 gadu, kad mēs varam uzskatīt, kad ir arī nosacīta pirmā nopietnā observatorija Latvijas teritorijā dibināta. Un šādi apmēram izskatījās Akadēmija Petrina ēka ar šo augsto dakstiņu jumtu bēniņiem līdz pārbūvēja 1840. gados. Šādi mēs varam iztēloties, kā viņi Jelgavā bija un kā pirmie studenti kādā sāka mācības. Arī muzejā mums ir vēl viens portrets, gan mūsdienu, pēc Bariziena, mūsu jau aizsālē aizgājušais kolēģis Mārts ir uzgleznojis šo te izcilo portretu, kurš arī uzrunā muzeja apmeklētājs. Un vairums jau šeit zina šīs ēkas vēsturi. Īsumā atgādināšu, ka tā bija Hercoga pilsētas pils ar pamatiem apmēram 1690. gados, un kādu laiku tur dzīvoja gan Āna Ivanovna, gan pārējie Bīroni, kad Pēters nolēma tomēr viņu veltīt universitātei, un 1772. gadā faktiski vajadzēja sākt ēkas remontu un pārbūvi. Līdz 75. gada Pētera dienā, 29. jūnijā, notika mācību iestādes svinīgā atklāšana. Mazliet atgriežamies, kāpēc tik svarīgi bija tā astronomija, jo tajā laikā vadošās valstis faktiski bija Lielbritānija, toreiz Anglija, dažas Vācu zemes, Francija, un mūsu tuvējā apkaimē observatorijas ir diezgan maz. Skaitāms, var teikt, uz vairāk roku pirkstiem. Ja? Un faktiski šis moments, ka šeit izveidoja šādu mācību iestādi un arī observatoriju, parāda arī to, ka bija vēl arī citas Rīgā, bet lasot dažādas publikācijas un salīdzinājumus, es teiktu, ka tos mēs varētu uzskatīt kā faktiski privātas observatorijas, ja, ne ar tādu vērienu, ne ar tādiem instrumentiem, kāda bija Akadēmija Petrina. Un jāsaka, ka Bētlers ir viens no vācu zemes dēliem, kurš atrada laimi, ģimeni un karjeru Kurzemes un Zemgales hercogistē.
Tātad dzimis Dienvidvācijas pilsētā Reitingenā, un tagad tā ir Bādens-Virtembergas federālā zeme. Jāsaka, man dati ir par 18. gadu, kad arī nejauši izveidojās saraksts ar šīs pilsētas bijušo rādskungu, arī vēsturnieku un savas pilsētas vēstures pētnieku. Viņš man uzrunāja, interesējās, jo, diemžēl, mūsdienu Vācijā daudz kas nav arī saglabājies par Beitlera kungu, gan arī ziņas par Kurzemes un Zemgales hercogisti. Teiksim, varbūt to zina akadēmiskās aprindās vēsturnieki, bet viņam tas bija jaunums, un tādējādi mēs apmainījāmies ar informāciju, un tas man ļāva uzzināt nedaudz vairāk par viņa ģimeni un dažiem dzīves momentiem. Tātad mācījies Tībingenas universitātē, un ir divas specialitātes, faktiski gan tieslietas labā līmenī, gan matemātika. Un doktora grāds viņam pirmais ir jurisprudencē, un kādu laiku viņš ir bijis arī jurists, Virtembergas valsts dienestā. Tomēr virsroku ņēma matemātika, zinātne, un var teikt, viņam paveicās, ka poļu grāfiene Skorzevska uzaicināja viņu par mājskolotāju, mācīt savas ģimenes atvasēm, un viņš arī ceļojuma laikā iepazinās gan ar Lagranžu, gan Zulceru, Šveices zinātnieku, kā jūs zināt, kurš arī bija viens no, kas izstrādāja faktiski mācību plānu Akadēmija Petrina, un arī sniedz informāciju par profesūras vietu Mītavā. Jāsaka, ka jau toreiz, pirms vēl sāka darbu mūsu Akadēmija Petrina, vajadzēja jau uzrunāt šos potenciālos profesorus, un tas negāja tik viegli. Un, cik es saprotu, tad Pēters Bīrons piedāvāja ļoti labu atalgojumu salīdzinājumā ar citām vietām, un tādējādi viņam izdevās piesaistīt augsta līmeņa šos mācību spēkus. Mazliet par ģimeni, kas varbūt mums ir mazāk zināms līdz šim publicētajos darbos. Proti, viņš bija precējies ar franču baronesu Ludoviku Santu Eustahiju de Magronu no Savojas, un šī laulībā viņam bija dēls Kārlis Ferdinands, kurš faktiski bija arī dzimtas turpinātājs, jo arī līdzīgi tēvam, kā jūs redzat, viņš ir gan jurists, gan arī ir interesējies par latviešiem un viņu dzīvi. Bet Beitleram bija otra laulība, un ar Kurzemes mācītāju meitu Doroteju Brantu. Un šeit ir dzimis otrais dēls Augusts, kurš sasniedza, teiksim, labs sasniegums jurisprudencē, bija labi ieredzēts arī cara laika administrācijā, bet, diemžēl, neatstāja fiziskus pēcnācējus Beitlera dzimtas turpinājumam. Šeit ir manā rīcībā esošā tabula, kā jūs redzat. Tad Kārlam Ferdinandam vēl bija 4 bērni, viens bija tāda daudžu dēls, bet pārējie, 3 atvainojos, pārējie deva 8 bērnus. Piemēram, Johana Kasandra Oktāvija labajā pusē, un līdz šim, tātad līdz Matildei Neimanai, var teikt, ka dzimta ir zināma līdz 1923. gadam. Iespējams, ir vēl sīkāk informācija, bet man pagaidām tā nav pieejama. Tālāk Beitlera kungs, kā jau jurists, bija arī labi cienīts. Viņš laikam labi varēja kontaktēties ar saviem kolēģiem savu raksturu dēļ, un tika ievēlēts arī par Akadēmiju Petrina prorektoru. Gan retorisks talants, gan, kā jūs dzirdējāt iepriekš, viņš bija arī, viņam rakstīja un uzticējās tātad dažādos delikātos jautājumos, kaut gan nav ziņa, ka viņš būtu kaut kur aktīvi politikā vai kur citur iesaistījies.
Toreiz tā bija tāda prakse, kad pirms augstskola oficiāli sāka darbu 73. 4. gadā, faktiski jau bija pirmās tādas kā ievadu lekcijas, un daži mužnieku dēli bija jāsagatavo studijām faktiski ģimnāzijā, un vajadzēja pasniegt privātos kursus vai privātu stundas, un tādējādi daudzi profesori, tāpat kā Beitlers, faktiski sāka neoficiāli lasīt lekcijas jau pirms augstskolas atklāšanas. Bet uz kādu laiku viņš arī pameta Kurzemi un atgriezās Polijā. Bet šeit es mazliet aizgāju uz nākamo tēmu, proti kalendāra izdošanas privilēģiju. Tas ir zīmīgs moments, jo kalendārs bija ļoti precīzs, eksakts, tajā bija jāveic daudz skaitļojumu, un faktiski tur parādījās pirmie nopietnie populāri zinātniskie apcerējumi par Saules sistēmas planētām un komētām vācu valodā. Sanāk arī sarakstē ar kolēģi Vācijā. Es uzzināju, ka faktiski līdzīgs kalendārs bija iespējams Virtenbergā, un iespējams Beitlers viņu ir savā veidā atkārtojis vai to struktūru izvēlējies līdzīgi kā Vācijā. Un tā viņš faktiski tika izdots viņa redakcijā līdz pat viņa nāvei un pat iznāca pēc tam. Jāsaka, ka pašā Vātzemē šie darbi nebija pieejami, un tikai pateicoties Tartu universitātei, kam ir bagātīga kolekcija un digitalizēts, man izdevās iegūt 2 eksemplārus, 814. un 13. gada kalendāram. Tātad uzvārds tur nav minēts Beitlera, bet ir ļoti plaši raksti par Saules sistēmas planētām. Piemēram, viņš vairāk izceļ pēdējos izdevumos tās, par kurām mazāk toreiz bija zināms, par Saturnu un vēlāk arī par Urānu, kuru atklāja Heršels tikai 1740. gadā. Tātad lasītājiem tā bija jaunākā zinātniskā informācija faktiski. Un par pašu observatoriju mēs varam atzīt šo 782. gadu un nākamo gadu, kad publicēja zinātniskos darbus. Tātad pats Hercogs ir apskatījis to observatoriju un rādīja saviem ciemiņiem kā kaut ko īpašu, var teikt, ievērības cienīgu, bet tik ātri jau neizdevās visus iekārtojumus veikt. Vajadzēja pasūtīt instrumentus no Anglijas un citām valstīm, bet kāpēc 83. gads, jo faktiski ir pirmā nopietnā zinātniskā publikācija par geogrāfisko platumu noteikšanu un ir publicēta Berlīnē, astronomiskā gada grāmatā 1784. gadam. Tāpēc mēs varam teikt, ka 240 gadi ir pagājuši ar šādu te publikāciju. Te ir apmēram tāda viņa izskatījās, šī te grāmata, un raksts vācu valodā. Pēters Bīrons arī, redziet, pirms sava gan ceļojuma laikā, gan vēlāk, tomēr nav aizmirsis arī to, ka ir nepieciešami dārgi un sarežģīti instrumenti, un tie tiek pasūtīti Vācijā, Anglijā, kā jūs redzat, gan tālskats, gan kvadrāntu līmeņražu pulksteņi, pasaules globus un citi. Daļu jau nevarēja izvietot jaunajā tornī, tie glabājas dzīvoklī un citās vietās, un observatorija faktiski bija tādā pusgatavā stāvoklī, pat 79. gadā, un skatoties tā laika astronomisko instrumentu attēlus, kas ir pieejami mūsdienās un pārsvarā internetu vidē, jāsaka, ka viņi bija diezgan lieli, apjomīgi, smagi, un viņam bija nepieciešama laba stabila pamatne, lai būtu precīzi mērījumi. 8-stūrainais Jelgavas observatorijas tornis, kurš ir tuvāk autentiskajam 73. gadam,
ir pirmajā Latvijas daguerreotipā pa kreisi redzamajā attēlā. Vēlāk pēc pārbūves 840. gadā ēka mainīja krietni izskatu, tornis tika pārveidots un arī tika izveidots lēzenāks jumts. Un te mēs redzam antīko dieviešu figūras augšā. Un faktiski pie šī attēla pakavējoties jāsaka, ka reāli teleskopi un daudzas ierīces neatradās vis tajā mazajā 8 stūra tornītī, bet gan gluži otrādi šajā kreisajā stūrī uz dienvidiem, dienvidrietumiem, kur bija vairāki logi bēniņos, pa kuriem varēja izbīdīt šo teleskopu un ierīkot dažādas mērījumus. Tā kā faktiski dominēja dienvidu puse, dienvidu austrumu, kaut gan, cik es tā saprotu no šiem astronomu uzdevumiem un aprēķiniem, svarīgi ir polāra zvaigzne, un ļoti svarīgs būtu bijis ziemeļu austrumu virziens, bet tā viņš arī netika izmantots. Gidi stāsta, daudzi turisti ierodoties Jelgavā, svēti tic, ka tur tai turnī bija viss tā observatorija. Protams, ēka ir divreiz degusi, gan bermontiešu vandālismu laikā, gan Otrā pasaules karā, pavisam nopostot. Tā kā autentisks nekas no tā nav saglabājies, un šie paši instrumenti un ierīces, kas glabājās iespējams tur bēniņos vai torņa pirmajā stāvā, priekšstāvpās ir neatgriežas gājuši bojā jau 1919. gada 21. novembrī ugunsgrēka laikā. Otrs, ko te jārunā arī par zinātnieku skolniekiem. Pirmais ir mūsu latviešu dzimtļaužu dēls Ernsts Johans Bīnemans, kuru tēvs bija Blankenfelds mūža pavārs un par godu trimdā izsūtītiem Ernstam Johanam nosauca savu dēlu, kurš augstskolas audzēkņu sarakstā ir imatrikulēts ar 2. numuru. Tātad viens no pirmajiem studentiem. Un faktiski Bīnemans kļuva par galveno palīgu Vilhelmam Beitleram, bija lielisks mehāniķis, prata labi izgatavot dažādas ierīces, un pabeidzis augstskolu. Viņš faktiski uzdāvināja hercogam 2 globus, kā jūs redzat, un tas tika arī izstādīts goda vietā citiem cilvēkiem par pamācīšanu un piemēru. Otrkārt, viņš papildināja zināšanas Londonā, toreiz, kā jau agrāk arī mūsu referenti minēja, Londona, Anglija bija tāds kā zinātnes un tehnoloģiju centrs, un tai pašā laikā kaimiņu Francijā bija pirmais arī gaisa kuģu lidojums brāļiem Montgolfier 1783. gadā. Un līdz ar to tas bija kaut kas ļoti jauns un ekstraordinārs, un tika izgatavots nevis karstā gaisa, bet faktiski ūdeņraža balons apmēram 54 cm diametrā. Un tam mēs varam uzskatīt, ka tas ir pirmais gaisa kuģa lidojums Latvijas vēsturē. Atkal pacēlās no Akadēmija Petrina pagalma. Un tas tika veltīts Pēteram Bīronam un Dorotejai. Par to sīki rakstīja Mitauša Zeitung, un tātad šādi mēģinājumi tika atkārtot vairākas reizes, un viņš arī mēģināja reklamēt jaunu ierīci, kā zibens novedēja, kas tolaik bija jaunums un varēja paglābt daudz sēkas no ugunsgrēkiem. Tomēr atsaucība liela nebija, un tas skaitījās ļoti dārgi. Bet jāsaka, kamēr hercogs bija Itālijas ceļojuma laikā, Bīnemans mazliet aizrāvās ar politiku vai ar kādiem citiem nemierniekiem, un viņš faktiski nokļuva hercoga nežēlastībā un tika atlaists no darba. Un vēlāk viņa dzīve bija visai prozaisks noriets, tā kā, diemžēl, tas beidzās šādi. Tomēr tas viņa skolēnu Beitlera skolnieku devums palika vēsturē, un otrs tā tad ir nopietni
astronomiski pētījumi. Es pats neesmu matemātiķis, taču nedaudz drusku zinu par tām lietām tā intereses līmenī, ka tie ir ļoti sarežģīti aprēķini, gan šī te platuma, garuma noteikšana, gan tas, kas ir aprakstīts ar tiem pavadoņu un aptumsumu aprēķiniem. Tur ir jāņem vērā ļoti nopietni sfēriskās ģeometrijas uzdevumi ar ļoti garām skaitļu virknēm. Un toreiz jau nebija skaitļojamo mašīnu, cilvēki veic aprēķinus ar roku, labākā gadījumā ar logaritmisko lineālu un dažādām tabulu palīdzību. Un tā tad arī jau pēc hercogistas noriet un iekļaušanas Krievijas impērijā arī Betlers izveidoja sakarus ar Krievijas Zinātņu akadēmiju Pēterburgā un tika ievēlēts tur par godu locekli. Mūsu cildenā vēsture drusku aizēnojās 801. gadā, kad Aleksandrs I tomēr nolēma augstskolu galīgi un pavisam atstāt Tērbatā, bet Jelgavā tikai ģimnāziju. Bet tas, kas tika ielikts par pamatu šais gados, turpināja var faktiski tā kā inerts kaut vai eksakto zinātņu jomā strādāt līdz pat 19. gadsimta beigām. Un Betlers atteicās arī no piedāvājuma strādāt Tartu universitātē un nostrādāja līdz 1808. gadam. Viņam jau bija pasliktinājusies toreiz veselība, un faktiski viņš pēdējos 3-4 gadus bija diezgan nopietnām veselības problēmām. Un viņa devuma vērtību mēs varam redzēt, atsaukties uz Eiropas slaveniem zinātniekiem, astronomiem, tādi kā Delambārs, Šuberts un citi. Un jau pieminētais mums vairāk kārt vācu zinātnieks, kurš pēkšņi uztraukumā aizmirs, kurš rakstītos ceļojuma aprakstus un viesojās Jelgavā, 1787. gadā. Tātad viņš arī bija aprakstījis šo pašu observatoriju un instrumentus, un tā kā Betlers faktiski ir atstājis ļoti lielu nozīmi tālākajiem. Jāsaka, ka viņam arī ir dažādi goda nosaukumi, dažādi citu Šveices zinātniskās biedrības biedrs, gan Cērs Aleksandrs viņu ieteica par tiesas padomnieku, un dažādas citādas atzinības, kā jūs varat izlasīt. Un arī tas, ka viņš sāka lietot šo dienestu muižniecību, faktiski iegūto titulu fonu, un bija, var teikt, savu veidu Kurzemes literātu, pat kārtas un prasība aizstāvs un tāds tā kā statusa zināmā mērā uzturētājs. Jāsaka, ka vēl slavenāks par viņu ir Magnus Georgs Paukers, kurš ieņēma viņu vietu, tas bija arī viņu skolnieks, un faktiski nākošais arī poļu izcelsmes astronoms Napierskis, kas faktiski bija līdz 19. gadsimta beigām. Šie 3 cilvēki uzturēja akadēmiskās ģimnāzijas to eksakto zinātņu status, nerunājot par pārējiem, kurus es šeit nenosaucu, kas bija saistīti ar ķīmiju, fiziku, mineraloģiju un daudzām citām jomām, medicīnu. Un faktiski observatorija beidza pastāvēt. Pēdējās ziņas ir 1901. gads. Tieši 3. astronoms Napierskis panāca, kad ģimnāzijas pagalmā uzbūvēja atsevišķu ēku, nelielu ar stabilu pamatu, nevis tornī. Un tālāk jau ar šīm lietām neviens vairs neinteresējās, un 20. gadsimtā mēs vairs par tādu lietu runāt nevaram. Šeit ir arī no Kurzemes provinces muzeja portretu galerija, kurā augšējā rindā jūs redzat Betleru portretu un citus zinātniekus. Un kā jūs redzat šeit, tas pats kvadrants prasa
prasīja tik daudz vietas turnī, ja tātad tie instrumenti bija diezgan ievērojami. Tāpēc jau varēja saprast tās problēmas. Un beidzot par dažu matemātisku momentu un mūsdienām. Man arī radās interesi, cik precīzi viņš tad ir aprēķinājis šo te. Un faktiski pēc viņa aprēķiniem Jelgavas tātad ģeogrāfiskais platums ir 56 grādi 39 sekundes. Tālāk viņš to ir precizējis tur par dažām sekundes daļām. Un jau tālāk 19. gadsimtā šie skaitļi varijē. Ja, Paukers atkal norāda 505. Bet mūsdienās es teikšu, ka Google sistēma nav tik precīza, kā viņi izskaitļo paši ar rokām un tabulām. Ja? Tā kā Google koordināts nav tik precīzs un viņas nevajadzētu absolutizēt. Bija arī viena skolniece mums, kas skolnieku zinātnisko darbu ietvaros mēģināja to atkārtot mērīt, protams, bez tiem sarežģītiem aprēķiniem. Viņai tomēr nācās balstīties uz šīm Google lietām un nekas tāds īpaši precīzāks neizdevās. Bet skolēns pamēģināja. Tad precīzākais izrādās NASA serveris, kurā ir visas efemerīdes. Es to izmantoju tāpēc, ka es mazliet aizraujos ar astroloģiju. Un ir viena programma, tiesa gan maksas versija, kurā Jelgavas koordinātas ir vistuvākais Beitlera aprēķinātājiem ar sarkano iezīmēt. Tātad tas nav gluži Google Maps. Un tas, kas par saules pulksteņiem te rakstīs zvaigžņotā debesīta, pasta saules pulkstenim ir šādas koordinātas. Pāri Driksas upē, nedaudz uz priekšu, varētu teikt, kā 200 metri no Akadēmija Petrina torņa. Tas tāds mazs ekskurss tajā visā. Ir daudz rakstīts. Daudz mums ir Slaucītājs rakstījis, astronomijas pētnieks, klētnieks. Protams, mūsu akadēmiķis Stradiņš un Henriks Strauts, kā arī dažas citas lietas. Te es gribētu pateikties profesoram Eiganam Vendleram no Reitingens, kurš faktiski ir arī sastādījis savas pilsētas tādu kā nelielu enciklopēdiju. Tāpēc viņš vērsās pie manis precizēt, teiksim, datus par Vilhelmu Beitleru. Lūk, tā man izvērsās neliels pētījums, ja? Un te daudz par to jau ir rakstīts, ja? To mēs visi esam lasījuši, neko jaunas īpaši nepasaka, bet, diemžēl, tā skaistā Pētera Bīrona laika un tuvējo gadu 19. gadsimta sākumā slava mums ir pagājusi, ja? Tā paiet pasaules godība, varbūt kādreiz viņa atjaunos. Paldies jums par uzmanību.